dalībnieki justos ļoti iepriecināti, ja viņus jau sagaidītu, jau no paša sākuma, ko tas nozīmē, vai no tramvaja pieturas, vai no autobusa pieturas, vai vismaz no skolas, parādas durvīm. Vismaz no tās vietas cilvēkam jāsaprot, ka viņš ir gaidīts uz šo pasākumu, norādes, kur notiek vakars. Vēlams varbūt arī jau, desu kostīmos ietērpti mīmi vai kādi citi, teiksim, palīgi vai kaut kāda rīkotāji, lai viņi sagaida un ieved jau tai atmosfērā. Tas būtu ļoti svarīgi. Jo, ja cilvēks atnāk uz skolu, kura visnotaļ tāpat izskatās kā ikdienā, kā arī šajā svētku vakarā, cilvēkam ir kāds laicīši paiet, lai viņš iejustos. Bet jo viņš redz pieejas, ka viņu sagaida ar svecēm un siltu uzcap desiņu, viņam noteikti būs prāts jau lustīgāks jau pašā sākumā. Tātad ceļš no durvīm, no parāds durvīm līdz notikuma vietai, tātad būs iezīmēts ar mīmiem vai ar dekorāciju palīdzību. Starp citu, tātad dekorācijas, kā jau es minēju, tur vajag saprast to, ka dekorācijām jau jābūt ik pa brītiņam sastopamām jau no kaut kādas X vietas, kas ir ārpus šīs aktu zāles. Par galdiem. Es nezinu, kā jūsu skolā vai jūsu mācību iestādē attiecās pret galdiem. Parasti jau tas notiek pēc principa groziņu vakars. Ja jūs ielūgumā rakstīsiet, ka pieņemat tikai desas vai desu izstrādājumus, tas, protams, būs tēmai atbilstoši. Desu maizes, ceptas desas un galbeigās vārīt cīsiņi. Ja kas, tas nemaz nav arī tik dārgi. Jūsu kabatas nauda varbūt mazlietiņi tiks patērēta, bet katrā ziņā daudz mazāk, ja jūs būtu, pieņemsim, rīkojuši nēģu vakaru vai kāds vakars vēl varētu būt tāds, kas daudz dārgāk jums izmaksātu. Austeru vakars, pieņemsim, ja? Desas mūsu valstī, paldies Dievam, vēl ir pieņemamā cenā. Un tad uz galda vajadzētu ar kā desu maizi, jo cilvēks, ka viņš ir paēdis, viņš arī ir priecīgs cilvēks. Īpaši jau tas attiecās uz puišiem, un īpaši jau šajā vecumā, kad viņam jāizaug vēl par lielu vīru. Tad ēdieni ir neatņemama sastāvdaļa, kaut vai mazas uzkots. Uz arī, protams, attiecīgi noformēta galda, kurš noteikti nav jāapklāj ar samta aizkaru vai ar samta galdātu, tur vaļu ļaujiet tiešām fantāzijai un cilvēkam, kam ir ļoti izteiktas dekoratora spējas. Tad, protams, vakara norise. Vakars nevar, protams, noritēt tādā pašritējumā. Cilvēkiem patīk, ka viņus mazlietiņ vada, bet arī nepārspīlējot vada. Ja, tad nevarat visu vakaru uzmākties ar spēlēm, konkursiem un rotaļām un neatļaujot vispār nevienu brītiņu, nedz flirtam, nedz jaunām kādām simpātijām vai teiksim, gluži vienkārši nostiprinot jau esošās simpātijas, tur arī vajag atstāt vēl. Bet, apmēram vakaram jābūt 50% aktīvā daļa un 50% tāda brīvā vaļa, ja, tāda dējas un sarunas. Tad es vairāk pieskaršos pie tās lietas, kur aktīvā daļa. Atrakcijas, spēles. Es domāju, nav nekāda problēma aiziet uz grāmatu veikalu, apskatīties spēles viesībām. Varbūt, ka tur puse būs nederīgas lietas, bet otra puse noteikti kaut ko jau jums sniegs. Ja jūs neesat bijuši līdz šim kādā pasākumā, kur spēlē spēles vai kaut kādas atrakcijas taisa, saliekat galvas kopā, izdomājiet asprātīgus kaut vai stafetes, tas arī der. Pēc pieredzes saku, jebkurā sabiedrības slānī var atrast cilvēkus, kas ļoti labprāt piedalās. Gan stafetēs, gan konkursos. Un tie, kas nepiedalās, tos nevajag nedz nosodīt, nedz arī kādā veidā, uzskatīt viņus par kaut kādiem outsideriem. Tādi viņi ir tie cilvēki. Man ļoti patīk, ka sabiedrībā ir noderīgi visi cilvēki. Ir tas teiciens, Dievam visā cilvēciņi ir vajadzīgi, tas noteikti ir nodara šajā gadījumā. Ja cilvēkam patīk vērot pasākumu no malas, nespiežiet, lai viņš pēc tam vēlāk varbūt ietīsies un
arī piedalīsies jūsu rīkotajās atrakcijās. Nu, es te varbūt neteikšu priekšā kādas tās atrakcijas, bet tad es jau pateicu, apmēram pusi no vakara vajag vadīt, otru pusi atstāt, lai cilvēki paši savā starpā kontaktējas. Nu jā, vakar vadītājiem vajag arī skaidri un gaiši pateikt, cikos tad apmēram ir gaidāms vakara, nu, teiksim, pats spilgtākais brīdis un cikos tad apmēram ir gaidāms vakara, kā teikt, atvadīšanās brīdis. Tas cilvēkiem, kā saka, dod arī tādu mieru sirdī, ka viņš varbūt arī neko nenokavēs, vai arī gluži otrādi. Nekas jau nebūs, ja viņš paliks, nu, ilgāk. Noteikti vajadzētu arī apbalvot asprātīgākos. Savādāk, varbūt, kad trūks motivācijas nākošreiz meklēt vai rosīties tiem ļaudiem, kam patīk pārģērbties un ierasties kostīmos. Nu, tad, ja mēs runājam par karnevāliem, nu, balvām noteikti nevajadzētu būt ļoti dārgām un tādām, kuras nevar panest. Bet balvas, man pēc pieredzes, gribas teikt, vajag tādus, kurus var uz vietas apēst vai izdzert. Vai nu tā būtu kaut kāda pieslietīga Coca-Colas pudele, kuru drīkst tikai šādos sarīkojumos dzert. Vai nu arī, protams, kāds kilograms doktordēsas, vienalga kas, bet, nu, katrā ziņā nevajag bronzas zirgu, no kura mājās jūs gribējāt tikt vaļā, bet, nu, panest grūti, un tam cilvēkam varbūt, kuram viņš jānes mājā, arī nebūs, kur to likt. Tad izdomājiet arī asprātīgi balvu. Tagad dators dara brīnumus, kā jūs paši zināt, un diplomus sataisīt arī nav nekāda problēma. Vajag tikai kādu, kas ar to ir spējīgs nodarboties. Es domāju, ka es tādu pietiekoši daudz un primitīvu stāstu par šiem pasākumiem, bet reizēm pat arī tādu padomu nodaļu. Nu, ja kāds no šiem maniem padomiem jums ir noderējis, nu, tad es būšu ļoti priecīgi. Protams, ka sākot šo ideju realizēt, proti pirms šīs pasākuma organizēšanas, es pieņemu, ka dažām sašļuks dušu papēžos, un viņš domās, ka tas ir milzīgs darbs un to nevarēs paveikt. Vienalga, cik jūs būtu veci, vai jūs mācāties 2. vai 1. vai 3. vai 12. klasē, atcerieties vienu, drosmīgajiem pieder pasauli. Un es pat teikšu tā, man viens gudrs cilvēks teica, ka drosmīgajiem un mazliet muļķajiem. Jo pārāk izglītots un pārāk gudrs cilvēks ir ļoti bailīgs, jo viņš kā paredz visu, kas ar viņu var notikt. Bet ieklausieties sevī, saņemiet drosmi, cilvēkam drosmi ļoti daudz, uzņēmība cilvēkam arī ir ļoti daudz, ja tikai viņu vajag kaut kur sevi atrast. Pateikt sev, es to varu, un mēs sanāksim kopā, un 2 jau pavisam var daudz izdarīt, un kur nu vēl 3 un 4 un vairāk cilvēki. Lai sarīkotu sarīkojumu, nevajag ļoti daudz cilvēkus. Vajag tikai tik daudz cilvēkus ar tādām īpašībām, kuras ir vajadzīgas, nu, teiksim, kārtīgam vadītājam. Tātad, kā jau es minēju, šī īpašība drosme, drusciņa dulība, nebaidīties no kaut kāda nezināmā, kas jums priekšā stāv, un jā, nu vēlams arī iesaistīt tos talantus un iesaistīt arī tos, kuri varbūt ikdienā nav tie paši lielākie tusētāji un nav tie paši populārākie klases vai skolas cilvēki, bet mēģināt viņos atrast kaut kādu labu, noderīgu lietu un paņemt to viņu izmantot. Vienkāršiem vārdiem runājot. Jo arī teicienā tie klusie ūdeņi ir tie dziļākie, tur ir liela daļa patiesības. Un vēl viens teiciens ir ļoti labs arī, ka zem guloša akmens ūdens netek, tad neesat guloša akmeņi. Vienkārši dariet. Jums nekad neviens nepārmetīs, ja jums kaut kas nesenāca, bet pārmetīs tad, ja jūs nekad neko negribēsiet. Tāpēc esat griboši, drosmīgi.